ChatGPT līdz šim 5 no 6 spēlēm ir precīzi noteicis spēles uzvarētāju. Šī kanāla veidotājiem ir patiesas prieks, ka ChatGPT prognoze nepiepildījās un pretēji prognozētajiem Latvija uzvarēja ar pārliecinošu rezultātu 5-1. Tagad priekšā spēle ar Austriju. Vai ChatGPT turpinās savu veiksmīgo prognožu sēriju un 6. reizi no 7 precīzi noteiks spēles uzvarētāju? Čats ar ChatGPT tiek uzturēts vienotā pavadienā, ļaujot saglabāt iepriekšējo spēļu datus un analītisko fonu. Čatā rakstām šādu uzvedni: iepriekšējā spēlē Latvija vinnēja Slovākiju ar rezultātu 5-1. Tāpat kā iepriekš prognozē nākamās spēles iznākumu mačā Latvija – Austrija. Izanalizējot visus svarīgākos komandu rādītājus, tajā skaitā arī statistikas rādītājus komandām šajā čempionātā, Latvijas izlases rādītāji ir labāki visos spēles elementos, tomēr Austrijas izlase arī cīnās par katru laukuma metru. ChatGPT prognoze mačam ar Austrijas izlasi. Latvijas uzvara 65%. Neizšķirts pamatlaikā 20%. Austrijas uzvara 15%. Prognozētais rezultāts 4-1 Latvijas izlases labā. Kā vienmēr atceries, ChatGPT nevar paredzēt nākotni, bet tas var palīdzēt izdarīt pamatotas prognozes. Ja vēlies redzēt līdzīgus video, abonē kanālu un esi pirmais, kurš noskatīsies jaunāko video.